prieks jūs redzēt šeit. Esam pirmajā nodarbībā mūsu karjeras konsultāciju ciklā 9 soļu veiksmes. Pirmais solis ir tā uzdrošināšanās. Jums ir vajadzīgas komunikācijas prasmes, bet komunikācijas prasmes ir vajadzīgas arī jebkurā citā profesijā. Vai arī, piemēram, tāda prasme kā līderība ir vajadzīga ne tikai uzņēmumu vadītājiem, bet arī citu profesiju pārstāvjiem. Līdz ar to, apspriežot šīs 9 prasmes, pirmo, ko mums liek iekšā, ir tieši ģimenē šo komandas darbu, kad mums ir jāspēj sadzīvot ar, piemēram, mūsu māsām vai brāļiem. Tad vēlāk mēs vienmēr mēģinām iedzīvoties kolektīvā bērnu dārzā, skolā, dažādās nodarbībās. Un kāpēc komandas darbs ir ļoti svarīgs? Tāpēc, ka nonākot jebkurā kolektīvā, mēs saskaramies ar dažādiem cilvēkiem, un mēs saprotam, ka ar katru cilvēku mums ir jākomunicē kaut kā savādāk, un arī katram cilvēkam padodas kaut kas cits. Līderis ir tas cilvēks, kas uzņemās atbildību. Šo es stāstu, tas arī piedarās pie tās uzdrošināšanas, jo kur ir problēma? Problēma ir tas, ka mēs viens otru nepazīstam. Principā viena no lietām, kuras braukāju rītīt pa Latvijas skolām, un arī pats vadu dažādas lekcijas savā uzņēmumā, un viena no lekcijām saucās Kā kļūt veiksmīgam, un es braukāju pa Latvijas skolām un vidusskolniekiem viņas vadu. Kopš tā brīža šis viens vārds, ko viņš pateica, izcilība, ir manī šeit iekšā. Un visu, ko esmu centies dzīvē darīt, es vienmēr esmu centies darīt caur vienu prizmu, kuru saucu mana izcilības, nav nekas rupšs, jā? Mentors jauniešiem, kas grib veidot savus uzņēmumus un kaut ko grib darīt, bet baidās. Ne tikai jauniešiem, arī pieaugušiem baidās. Tā ir tā tēma uzdrošināšanās, ka vajag kaut ko darīt, un kā to darīt, un kā ir tas pirmais solis, ko spērt. Jūsu dzīvē ir tādi cilvēki, kas jums vienkārši nesautīgi palīdz. Tā ir vēl viena lieta, ka pēc tam, kad man daudzi nesautīgi palīdzēja, arī es dzīvē iemācījos cilvēkiem nesautīgi palīdzēt. Jums ir jāzina sava vērtība. Un jūs nedrīkstiet baidīties no savas vērtības. Jūs nedrīkstiet baidīties no sava cipara. Tātad jau mums ir 3 lietas. A. Bija kas? Naudu ieguldam kur? Sevi. B. Kāds bija? Pīlis projām. Un C. Vairāk mīlam un runājamies ar mūsu vecākiem, lai mazāk uztraucās, un vairāk ņem un mums uzticās. Jo uzticēšanās rodās no atklātības un komunikācijas. Pēc tam, kā mēs uzdrošinamies, mums ir tomēr arī mazliet jānostabilizējas un jāliek tie soļi uzmanīgi, lai nenokrist, lai neaizķertos kaut kur pa ceļam. Un tāpēc arī šodien šeit ir Undija, kura pastāstīs mums vairāk par tādām lietām kā laika plānošana, finanšu prasmēm. Jūs sadalāt viņu daudzos apakšu uzdevumos, un pirms uz ZPD vienkārši uzrakstiet lapas vidū, paņemiet āčuklu lapu, uzrakstiet ZPD vidū un sāciet domāt par soļiem vai darbībām, ko jums vajadzētu izdarīt, lai to vispār īstenotu.
Ir tie cilvēki, kas saka, ka var izdarīt visu, un man liekas, ka nevar izdarīt visu, ka vajag izvēlēties prioritātes. Dizains var kļūt par komunikācijas veidu. Tas nav tikai par telpu, kurā mēs dzīvojam. Tas ir arī par kaut kādu message nešanu caur šo publisko telpu, caur šo formu, kā arhitektūras metodēm. Tu paliec augsts pret to visu, tev vairs tas nav tik traki. Tu vairs tik ļoti to neņem pie sirds, jo pirmajā meklī, kad tu saņem šādas ziņas, tev liekas, ka Dievs gals klāt un cik drausmīgi, un es vairs nevienam negribu zvanīt, un es vairs nevienam negribu dzirdēt ārprāts. Bet īstenībā jau tāda ir dzīve un tāda ir tā situācija, un strādājot tieši šādā jomā, tev ar to jāsaskarās dienu. Publikācijām, ar informācijas izplatīšanu, viss pār. Tāpēc cenšamies nekād nemukt no lietām, kas mūs sagaida.